Ko turpināšu tālāk pie disbiozes, disbakteriozes, ko darīt sākumā tieši no Nature Sunshine kompānijas produktiem. Sākumā varētu ieteikt tādu pirmo komplektiņu, kas ir pretparazitāro līdzekļu komplekts, ko izstrādājuši uzņēmuma zinātniskie konsultanti un ietver augu izcelsmes produktus. Ārstēšanās kurs ir 2 15 dienu cikli ar 3 nedēļu pārtraukumu. Un tas ne tikai palīdz atbrīvoties no nevēlamiem viesiem mūsu organismā vai, kā atsaka, īrniekiem mūsu, bet arī no to radītajiem toksīniem, kā arī toksīnus mums rada arī stress un dažādi citi ķīmiskie savienojumi, kurus mēs kaut kādā veidā dabojam sev iekšā. Un reizē šis komplekss arī bagātinās uzturu ar dabīgiem vitamīniem. Jo mēs dzīvojam pēdiņās, sterilā antiseptisko līdzekļu un antibiotiku laikmetā, tomēr mums joprojām nav izdevies atbrīvoties no parazītiem. No vienas puses cilvēki ir distancējušies no dabas, dzīvo mājās ar sanitāriem apstākļiem, ievēro labu higiēnu, lieto termiski apstrādātu pārtiku. No otras puses cilvēki pastāvīgi atrodas pārpildītās vietās, ciešā kontaktā viens ar otru, kas palielina helmintu pārnešanas risku. Un lielo pilsētu iedzīvotāji bieži ir uzmanīgi pret imundeficītu, uzņēmīgi pret imundeficītu, kas savukārt rada labvēlīgus apstākļus parazītu vairošanai organismā. Tāpat pārtika, kurai trūks dabisko antiseptisko īpašību, kas nesatur rūgtumu un tanīnus, ir ar zemu šķiedrvielu saturu, bet bagāta ar vienkāršiem cukuriem, ogļhidrātiem. Arī šī pārtika atvieglo parazītu dzīvi saimnieku organismā. Turklāt ir svarīgi atcerēties, ka parazīti attīstās, pielāgojas jauniem dzīves apstākļiem, un viņi to dara ļoti labi. Man arī šeit ir viens no tiem produktiem, ultrabioms, kuru es vakaros dzeru. Izdzeru tādu vienu pirkstiņu ultrabiomu. Tas ir arī no citas programmas, bet tieši tādām nolūkām, lai pamazītēm organismu gan patīrītu, gan arī barotu. Lūk. Lai apstiprinātu specifisku parazītu klātbūtni organismā, nepieciešami daudzi laboratorijas izmeklējumi, kas var būt arī laikietilpīgi un arī dārgi. Visbiežāk laboratorijas izmeklējumi medicīnas iestādēs tiek veikti, lai apstiprinātu vai atspēkotu specifiskas parazitozes diagnozi skaidras klīniskās ainas klātbūtnē. Ja nav šo acīm redzamo helmintu invāzijas simptomu, ir labāk periodiski veikt profilaktisku helmintu apkarošanas kursu, īpaši, ja jums ir arī četrkājainie draugi, piemēram, kaķi vai suņi. Un pēc izcelsmes visus pretparazitāros līdzekļus var iedalīt dabiskajos un sintētiskajos. Sintētisko zāļu priekšrocība ir augsta aktivitāte pret noteiktu parazītu grupu un, kā likums, īss lietošanas kurs. Trūkumi – ierobežots darbības spektrs un augsta toksicitāte. Dabīgajiem pretparazitārajiem līdzekļiem ir ievērojami plašāks darbības spektrs, taču tiem nepieciešams ilgāks lietošanas kurs. Un ņemot vērā plašo darbības spektru un toksisko blakus parādību neesamību, dabiskie pretparazitārie kompleksi ir izvēles līdzeklis helmintozes profilaksē, ko arī es iesaku un arī izmantoju pati. Un Nature Sunshine kompānijas pretparazitārā komplekta sastāvā ir 3 produkti, kas apvienojot viens ar otru, var brīvi organismu atbrīvot no tādiem izplatītākajiem parazītiem. Un pirmais no tiem ir melnais valdrieksts. Ziemeļamerikas indiāni
Indiāņi šo augu sauc par dzīvības eliksīru, jo atzina, ka tā dziedinošo, stiprinošo un atjaunojošo iedarbību uz organismu. Valrieksti satur daudz vitamīnu, flavonoīdu, organisko jodu, hinonus, tanīnus un ētriskās eļļas. Un viena no sastāvdaļām ir tāda juglons. Ir pelnījis tieši īpašu uzmanību, kas atrodas valriekstos. Un pateicoties augstai juglonu koncentrācijai, melnajam valriekstam piemīt izteikta pretparazitāra iedarbība. Melnie valrieksti ir ļoti efektīvi ne tikai pret daudzšūņu parazītiem, apaļtārpiem, lenteņiem, termatoidiem un tā tālāk, bet arī pie vienšūņiem, to starp Giardia lamblia. Un šī unikālā spēja pretoties vienšūņiem ir ārkārtīgi reta augu vidū. Pateicoties juglonam, melniem valriekstam piemīt izteikta fungicīda iedarbība, tātad spēja neutralizēt arī sēnītes. Otrs augs preparāts ir ķiploki. Un ķiplokos galvenā ķiploka sastāvdaļa ir eļļa, jeb allicīns. Daudzi pētījumi pierāda pārsteidzoši plašo allicīna bioloģiskās iedarbības spektru. Starp vairākiem pētījumiem un svarīgākajiem allicīna bioloģiskajām aktivitātēm tiek izceltas kā labvēlīga ietekme uz sirds asinsvadu sistēmu, mērena paaugstināta asinsspiediena pazemināšanās, asins lipīdu līmeņa normalizēšanās, antitrombotiska iedarbība, tātad pret trombiem strādā, un uzlabota glikozes absorpcija. Tāpat arī imūnmodulējoša darbība un kuņģa zarnu trakta darbības normalizēšana. Visas šīs ķiploku ārstnieciskās īpašības tikai nesen ir plaši apspriestas zinātnieku aprindās, taču tūkstošiem gadu ķiploki ir novērtēti to plaša spektra pretvīrusu, pretparazitāro un pretsēnīšu īpašību dēļ. Un šajā tieši mūsu kompānijā ķiploks ir divos veidos. Viens ir kapsulu veidā un otrs ir tablešu veidā. Un trešais produkts ir šķidrais chlorofils, kuru es ļoti sen jau esmu daudz kur runājusi, pieminējusi, jo chlorofilam piemīt ļoti daudz labvēlīgas īpašības un plašs ietekmes spektrs. Taču šajā komplektā tā galvenā darbība ir tieši detoksikācija. Tam ir izšķiroša nozīme, lai neutralizētu parazītu sadalīšanās produktus zarnās. Tātad, lai izvadītu šos te parazītu radītos toksīnus, tātad pātrinātu to izvadīšanu un novērstu toksīnu uzsūkšanos asinīs. Lūk. Un tā NSP, tāda pretparazitāro līdzekļu komplekta lietošanas instrukcija ir tāda, ka ņemot vērā parazīta dzīves ciklu, ar šo programmu ieteicams veikt 2 ciklos ar 21 dienas intervālu. Tas ļauj šiem te produktiem, nutrientiem iedarboties ne tikai uz pieaugušiem parazītiem, bet arī uz kāpuru stadijām. Un kā veikt to tieši pašu kursu, to jūs varat man uzjautāt. Ja jums tāda ir interese, tad es šo tabulu jums arī varu nosūtīt un pastāstīt. Tur nav nekā sarežģīta, parasti pa 2 kapsulām ņem tur. Pirmās 15 dienas ir valrieksts, ķiploks un chlorofils, un ēšanas laikā uzņem valriekstu melnro, chlorofilu dzer visērtāk un visieteicamāk pirms ēšanas, un ķiploku vai nu kapsulu vai tableti 2 reizes dienā arī uzņem tieši ar ēdienu kopā. Un tad pārtrauc uz 21 dienu, un tad atkal 15 dienas turpina tādā pat garā. Svarīgi šajā laikā ir uzturēt regulāru vēdera izeju,
Un ideālā gadījumā vēdera izēja būtu jāveic 2 reizes dienā. Ja ir nepieciešams, tomēr, ja ir aizcietējumi, piemēram, tad ir mums tāda Gentle Move, kas veicina ļoti maigi vēdera izēju. Un pēc šīs te pretparazitārās programmas pabeigšanas ļoti, ļoti ieteicams uzsākt labo baktēriju kursu, kas ir Bifidofilus florafors un loklo, kas ir šķiedrvielu kokteilis, jo šie abi uzturbagātinātāji palīdz atjaunot normālo zarnu mikrofloru. Tātad, kā jau es iepriekšējā ierakstā minēju, mēs vispirms tīram, pēc tam barojam. Un šeit arī sanāk, vispirms mēs iztīram, pēc tam mēs barojam, iesējam labās baktērijas un klāt liekam loklo, kas ir kā uzturs, kā barība tieši labajām baktērijām. Un ne tikai par loklo, es domāju, arī nav vēl laikam runāts, stāstīts, vai varbūt arī bija, tad vienkārši jāpameklē, manos ierakstos. Jo loklo ir ļoti labi pie visādām zarnu problēmām, gan pie aizcietējumiem, tur ir savādāk jālieto, gan pie caurējām, tur ir citādāk jālieto, bet ar to var arī aizstāt vienu ēdienreizi, piemēram, vakariņas, ja loklo uzņem tā kā ēdienu, tad tādu iesāku, piemēram, kopā ar kādu jogurtu vai vēl labāk ar kefīra glāzi. Un tik tiešām ēst negribās, organisms ir piesātināts tieši ar to, kas vajadzīgs viņa šūniņām, bet tāpat laikā negribās iet pie leduskapja un vēl meklēt kaut kādu našķi uz nakti. Loklo izmanto arī tād, kad mēs gribam mazināt svaru ar laiku. Tas ir 2-3 nedēļu laikā ļoti labi rezultāti parādās arī. Jo tam ir liels šķiedru vielu sastāvs. Nu, lūk, tas arī šovakar viss. Nākošā reizē pastāstīšu par otru tādu spēcīgāku kuņģa zarnu trakta attīrīšanas komplektu, kas ir sastādīts pēc medicīnas doktora uzturu speciālista Vjačeslava Antiļevska metodes. Un to esmu izgājusi vairāk kārt. Praktiski katru gadu 1 reizi gadā es mēģinu šo garo programmu iziet, jo tā būs uz 3 mēnešiem. Nu, lūk, tas arī viss šovakar. Paldies par uzmanību!